Nu tad sveiciens no Brazīlijas. Brīvdienu izdomāju pavadīt parkā. Atnāca nieku kaut kāds cik tur tos kilometrus, 3 vai 4, safotografēju dažādas bildes. Un tad parkā noīrēju skrituļslidus. Pa ļoti saprātīgu cenu speciālais parks priekš riteņbraucējiem un skrituļotājiem. Un tad, kad kārtīgs Brazīlis ir noskrituļojies, tad viņš dara tā. Paņem 2 salmiņas. Ot kāpēc 2 es nezinu, bet 2 jāņem ir 2. Paņem 2 salmiņas, iztin laukā no papīriša. Tā, papīrs neviens zemē te nemet, te ļoti, viss ir ļoti kārtīgi un tīrs un viss ir izkasts, tā tev nav nekāda kuveita. Tāpēc papīru bāžam dibana kabatā. Tālāk, kārtīgs Brazīlis, nu gandrīz vienmēr var pastiept roku un kaut ko paņemt. Tad te aug viss un viss riņķi apkārt, tāpēc es pastiepi roku un paņemu kaut ko augstu. Jūs domājat, ka tas ir kokteils? Nē, tas nav kokteils. Tas ir kokosrieksts. Kokosrieksts, kuram ir nogriezta apakša, plakana apakšiņa, lai viņu var nolikt un viņš negāžās. Un kuram ir augšā izgrieztas rokas, to es nevaru parādīt, citādi man tecēs laukā, kur iebāzt salmiņas. Un visi dzer ar 2 salmiņiem. Es tagad pamēģināšu, es nekad to neesmu darījis. Nu tad aiziet. Nu, teiksim tā, nekāds piens tas nav. Tas ir vienkārši ūdens. Tas ir vienkārši ūdens, kas ir iekšā šitādā kokosriekstā. Jo tas kokosrieksts viņš jau arī nav izaudzis. Droši vien tiem izaugušajiem ir tas baltais piens. Šitien krāsa nevit nekāda. Nu, garš atvainojiet. Nu, arī nav nekāda. Bet tad, kad tu esi nobraucis kāds 5-6 km ar skrituļslidām un žāvē, tepat blakus droši vien nevar redzēt, tepat blakus uz beņķīšu man žūst zeķis slapjās. Es esmu ar šitādām savilku, likās kājas. Bet tas nav nepieklājīgi, tas ir normāli. Tā te viss notiek. Temperatūra šodien nav karsts, šodien, man liekas, ir apmēram 30. Bet, nu, ar skritulinēm, pie tam vēl sūdīgām skritulinēm, viņas galīgi neslīdēja, viņas neripoja. Līdz ar to tā, nu, gāja tā, kā gāja. Bet segums ir diezgan labs. Nu, tālūk, mīļiši, es tagad turpinu dzert savu augsto. To kokosriekstu izvelku no ledus ūdens. Ūdens, kurā ir iekšā ir ledus. Tā viņi tur viss peld un tad šņik un aiziet. Labām lietām pienāk beigas, tukšs ir. Ar 2 salmiņiem tā arī ir jādara. Pamēģināšu varbūt vēl kaut ko esmu saticējis, kaut ko izšļuršņāt. Nē, vairāk nav. Kaut kāda draņas iesmutās. Nu, šitāds tas caurums ir. Pa šito caurumu. Citiem tie caurumi lielāki, šitam bija tāds maziņš tas caurums. Un funkties ir tāds, ka šitas ir zaļais kokosrieksts. Es tiešām vēl aizvien domāju, tur bija rakstīts, ka tas ir kokosrieksts. Un viņam ir tā, ka te apkārt viņam ir tāds kaut kas tāds mīkstāks, izskatās pēc ābola, bet viņš ir cietāks. Bet ja tur iekšā pačakarē, tad tur iekšā ir viņam laikam tā riktīgā mīza. Un visticamāk, tā kā viņš augs, var jau būt, ka viņš augs vēl lielāks, tad viņam tas zaļais pārvērtīsies par tām spalvām, par tām šķiedrām brūnēm, kas viņam riņķi apkārt, man tā liekas. Un tā vidū būs tas cietais, ko nevar pārsist un pārsāģēt. Tā vismaz pagaidām izsakās. Nu, zini ko? Šitas bija labs. Ja tur vēl pieliet klāt mazlietiņ kaut ko, bet par to atkal varbūt vēlāk. Ir tāds plāns. Es zinu, kas ir tas, ko vajadzētu. Tikai nevajag liet klāt pie kokosrieksta. Bet kaut kā tā. Nu tā. Šitas darbiņš būtu padarīts. Tagad ir plāniņš aiziet uz olimpisko airēšanas celiņu. Ir garš taisnas grāvis, blakus paralēli upei, kurā var iet un braukt ar laivu. Bet tur var braukt tikai ar sporta laivām, ar tām, no visa veida sporta laivām. Un ja to grib darīt, tad esot jāstāv, tad ir vai nu jāiet 4 no rīta, jo 5 viņi paši sāk trenēties, un var sakot, klāt tik īsti lāgā nevar. Bet es saprotu, ka tur var ieiet, un tur var visu ko apskatīties. Viss tas parks, kur es tagad patreiz sēžu, tur ir celiņi, milzīgs gabals kopā, skriešanas trases, tur riņķi, riteņu braukšanas riņķi, 2 kilometru garumā, piemēram. Tad speciāls aplis ar ļoti labu segumu tikai skrituļotājiem un dēļotājiem, skrituļdēļotājiem. Ar sliktāku segumu, acīm redzot, lai skrituļdēļotāji tur nelīst un visādi pepiņi tā kā es, tas ir atkal priekš riteņu braukšanas. Tu vienkārši tur grūti pabraukt ar skritulenēm, līdz ar to tur tādi visādi nemaisās pa kājām. Bet kas ir raksturīgi?
neviens te nebrauc milzīgā ātrumā, nesteidzās un nenesās. Es biju, varētu teikt, ātrākais braucējs. Jo viņi ir pieraduši lēni, mierīgi, bet droši vien ļoti ilgi. Tā tas apmēram izskatās. Vēl te ir BMX trasi, bet tur nu gan neredz nevienu BMX-otāju. Tas laikam viņiem te neiet. Es nezinu, kā tur to mūžģeku sauc, bet nu, to viņiem varētu nolikt varbūt te par elpu. Tad te kaut kas notiek. Nu tālāk. Ir arī tāda velosipēda, tā kā Lietuvā braukā. Tāda, nu, pēc konstrukcijas mazliet savādāk, bet ir. Un diezgan lielā cieņa. Un visu, ko var izīrēt. Slidu īre uz 1 stundu maksāja 12 dalīt ar 3 lati. Nu, tā kā galīgi pieklājīgi. Šito varētu arī atkārtot, ja tik būs desas. Man liekas, es aiziešu mājās un nokritīšu. Bet šovakar man vēl paredzēts basēns. Labi, mīļiši. Pagaidām čau.